Labvakar Latvijā! Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās dāmas un godātie kungi, cienījamie mūziķi, skatītāji un klausītāji. Man ir liels prieks būt šeit, uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves un kopīgi svinēt mūsu valsts proklamēšanas 108. gada dienu. Bet vienlaikus es gribētu būt arī Vidzemē. Mazliet pacīnīties ar airiem un laivu lejup pa gāju un klausīties latviešu dziesmās, kas nāktu no mājām, kurās svin. Noslēgumā es būtu reizē nosalis un sasildīts. Nosalis, jo šis ir novembris. Sasildīts, ja es sadzirdētu mūsu Latviju. Vienlaikus es vēlētos raudzīties zemgals nebeidzamajos līdzenumos. Laukos, kur zemgaliešu čaklās rokas, rūpējās, lai mēs būtu pēduši ne tikai šodien, bet arī rīt. Vienlaikus es gribētu būt arī Sēlijā. Sēlijā, kur ļaudis neatlaidīgi atgādina par sevi. Sēlijā, kur cilvēki dzīvo ar augsti paceltu galvu. Vienlaikus es gribētu būt arī Latgalē. Tur, kur latgaliešu sīkstums veido tiltus starp pagātni un nākotni. Tur, kur daudz varam mācīties par mūsu senču vērtībām un tradīcijām. Un arī tur, kur cilvēki ierauga iespējas. Vienlaikus es gribētu būt arī Kurzemē. Kur gan citur mācīties lepnumu, kā daudziem no mums dažreiz pietrūkst. Bet lepns es nepaliktu uz ilgu laiku. Visticamāk manas svinības noslēgtos Alsungā. Tur, kur nāktavas pierauties suitās asmējās priekšā. Un Saulriets. Saulriets, protams, Lībiešu krastā. Pasaules mērogā Baltijas jūra nav liela, bet kaut kā un Mazirbē ļaudis redz Dižjūru. Un es ikvienam novēlu gan šovakar, gan ikdienā ieraudzīt dižo Latviju. Šķiet, dižo, skaisto un mīļo visvieglāk ir ieraudzīt no attāluma. Es gribētu būt arī daudziet pasaulē, kur mūsu tautieši pulcējās, lai lepni svinētu Latvijas svētkus. Tie ir cilvēki, kas ilgojas pēc dzimtenes. Un tie ir cilvēki, pēc kuriem ilgojamies arī mēs. Šovakar Latvijā es gribētu būt visur. Bet es esmu Rīgā. Nu, kā ir tā? Bet šeit, Latvijas Nacionālajā teātrī, esat jūs, un šeit ir ļoti labi, un jūs esat lieliski. Esmu pārliecināts, ka arī jums ir savas vietas Latvijā, kurās jūs gribētu būt tieši šobrīd, tieši tagad. Un mums visiem kopā ir simtiem, pat tūkstošiem vietu Latvijā, kur jūtamies mīlēt un gaidīt. Pats svarīgākais. Varam tur doties jebkad. To mums neviens nevar liekt. Mēs paši varam izvēlēties, kur un kā un kopā ar ko būt. Dāmas un kungi, pagājušajā gadā no šīs skatuves savus prezidentu uzrunas teica 3 jaunieši. Arī šogad mēs dzirdēsim 3 brīnišķīgi nākotnes prezidentu uzrunas. Pērn Alojas Ausekļa vidusskolas skolēns Elijas Jānis Priedītis uzsvēra, ka 18. novembrī mēs zinām gan Latvijas, gan savu brīvību. Mēs zinām, kad sākās Latvijas brīvība. Taču mūsu katra personīgā brīvība jau ir sarežģīts jautājums. Kas tad ir brīvs cilvēks neatkarīgā un demokrātiskā republikā? Tāds, kas spēj ieklausīties citu viedoklī. Tāds, kas savus pienākumus pilda godprātīgi. Tāds, kas meklē jaunus, nevis pierastus risinājumus. Tāds, kas nedzīvo pagātnē, bet mācās no tās. Tāds, kas ierauga citu darbus, nevis politisko piederību, tautību vai uzvārdu.
Tāds, kas pats ir gatavs izvēlēties, kļūdīties un uzņemties atbildību par kļūdām. Brīvs cilvēks uzņemas atbildību par kļūdām, nevis noraida kritiku un jautājums kā tumsonīgus vai nevajadzīgus. Un brīva, demokrātiska, neatkarīga valsts ir brīvu cilvēku attieksmes un darba auglis. Latvijas brīvība ir veidota no mūsu personīgajām brīvībām un izvēlēm, no mūsu personīgajām atbildībām, jo mūsu brīvība ir mūsu atbildība. Aicinu uz atbildību, neraudzīties kā uz nastu, bet gan kā uz iespēju piepildīt savus sapņus. Un šī iespēja mums ir jāsargā. Ja nesargāsim savu brīvību, savu valsti, tad vienmēr atradīsies kāds, kas to mums vēlēsies atņemt. Un ja brīvība nonāk citu rokās, tad atbildība vienkārši pazūd. Mēs esam vienīgie, kuriem ir svarīgi uzņemties atbildību par Latviju, par mūsu valsti. Jo mēs esam vienīgie, kuriem ir svarīgi piepildīt tieši mūsu sapņus. Draugi, man prieks par katru, kurš Latvijas skaistumu, spēku un nākotni redz ieskatoties sevī. Es lepojos ar katru, kurš nevis bezpalīdzīgi plūst pa straumu, bet atroka piedurknes un dara Latviju lielāku. Gluži kā vecākiem labākā dāvana ir savu bērnu mīlestība, arī Latvijai labākā dāvana ir mīlestība un darbi. Un es zinu, šovakar šeit un visā Latvijā ir daudz lepnuma par padarīto un ļoti daudz mīlestības. Dievs sveitī Latviju!